koks, metāls, bērza tās, māls, ūdens. No tā visa var veidoties brīnišķīgas skaņas. Taču, lai skaņa veidotos par mūziku, ir vajadzīgs cilvēks. Tāpēc mēs šodien esam ciemos pie Valda Mukta Pāvela. Labdien, Valdi! Labdien! Tātad šie ir visi jūsu mūzikas instrumenti? Visi, jā. Un tos var arī saukt par latviešu tautas instrumentiem. Varam izvēlēties tādu apzīmējumu. Katrā gadījumā viņi ir bijuši raksturīgi latviešiem un sen jau līdz ar to jā. 4,5 gadu vismaz jau ganīšanas vēsture ir Latvijā. Un ganiem bija savi instrumenti. Mēs zinām, mūsdienās lieto vienus paņēmienus. Senos laikos bija tāds instruments kā ganu raks. Un šo instrumentu spēlējot, tas gans iemācīja ganāmpulkam, ko viņš grib. Kontrolēt dzīvniekus ar mūziku. Savā ziņā, jā. Es varu paspēlēt, kā tas skan. Mēģināsim valdīties. Sandai ir kaut kas nedaudz no savvaļas stirnas. Es pēc horoskopa esmu mauns. Bet šis attiecas uz mājas dzīvniekiem. Tad nav tik traki, tad ļoti labi. Mazliet atgādina dūdas, tādu mazo dūdu variantu. Ļoti pareizs secinājums, jo tas, kas šeit to skaņu rada, ir mēlīte no niedres gatavota, lūk, šī te. Un dūdām ir tieši tāda pati. Bet viņi paši veidoja tie ganu tos instrumentus? Protams, tas bija katram ganu puikam vai ganu meitenei parasta lieta taisīt kaut kādus instrumentus, un neviens pat nedomāja par to, vai kāds mācīsies, vai ko. Vienkārši tradīcijā tas iemācījās un darīja, taisīja instrumentus arī savam priekam, izklaidēja, kā te tikko mēs jau runājām. Tā varbūt ir arī tā, ko Sprīdītis spēlēja? Sprīdītis dancināja Lutavs, es teiktu, ka viņam bija cita veida instruments. Jā, Man patīk dejas. Kurš ir deju instruments? Mini ģitāra, tā nav ģitāra. Maziņa ģitāriņa. Ar vienu stīdzi. Jā, ar vienu stīdzi. Vargans. Šis ir viens no visvairāk atrastajiem instrumentiem Latvijā, arheoloģiskajos izrakumos. Otrs biežāk atrastais instruments Latvijā. Tas nozīmē, ka viņš ir instruments, kuru cilvēkiem visvairāk patika izmest. Ja? Vai arī viņš ir no metāla un viņš varēja ilgāk saglabāties? Ļoti pareiza doma. Un kauls un metāls vislabāk saglabājas. Jā, es esmu gatava uzdejot. Jā, es nospēlēšu vienu polku no Neratas puses, kas ir ieskaņota vēl 20. gadsimta 50. gados. Vai jums nekut lūpas, ka jūs spēlējat šo instrumentu? Nē? Es ar lūpām nemaz nepieskaros. Labi, mēle tur arī nav iesaistīta. Mēle tik daudz, ka mēle atbrīvo telpu, lai tur rezonētu iekšā. Turpinām reportāžu no 4 baltiem krakliem. Bet, Valdi, tie visi ir tādi pūšamie, bet kāpēc tie ir tādas mazas teikanniņas? Tiešām, no tām varētu kaut ko arī dzert. Jā. Šie parasti ļoti nesarežģīti instrumenti, bet viņi arī nav domāti, teiksim, sarežģītas mūzikas spēlēšanai, bet putniņus, lai atdarinātu. Tur vajag viņus drusku piepildīt ar ūdeni.
Visus putnus esam aizbiedējuši. Vajadzētu būt tas sasaucām. Kas tas bija pa putniņu? Valodze. Tuvu, tas bija valdes. Kokla varētu būt tāda kā ģitāras māte. Interesants jautājums. Kokle ir gatavota no viena koka gabala, no vienkocis būtībā, kas ir izgrebts no iekšas un tad skaņu dēlītas virsū. Stīgas ir, piestiprināta šeit pie stīgu turētāja, un katra stīga dod vienu toni. Tur ir tā lielāka atšķirība no ģitāras, piemēram. Varbūt labāk, lai valdes parāda sākumā, kā tas ir jādara. Tev jau nenolasies mazliet kaut kāda melodija? Jā, Highway to Hell, AC/DC. Nē, Sandiņa. Kokles ir ar simboliski ļoti spēcīgu tādu auru, es teiktu. Un pilnīgi tāpēc ir kļūst par nacionālo simbolu. Kāds tad ir tas latviešu skanējums? Vairāk atturīgs nekā uzmācīgs. Diezgan strukturēts, diezgan naturāls, dabisks. Tāpat laikā, es nezinu, koklei, piemēram, varētu būt kaut kas no šīs te nacionālā skanējuma, jo viņa ir samērā tāds kluss instruments. Es ļoti daudz iemācījos šodien. Paldies, Nels!